Mans uzdevums komandā ir pastāstīt par klimatu pārmaiņām. Lai gan arī ārā ir ziema, mēs klimatu pārmaiņas redzam ik uz soļa. Katru gadu mēs piedzīvojam arvien karstākā gada rekordus. Un arī tādus brīžus, kad pēkšņi no -30 mēs nokļūstam +3. Tādu krusu kā pagājušo vasaru, kurš vēl atceras kaut ko tādu. Plūdi, sausuma periodi, mainīgums ir tas, kas raksturos nākotnes laika apstākļus, ja mēs nerīkosimies. Mēs esam pirmā paudze, kurai ir nepieciešamie instrumenti, zināšanas, tehnoloģiskās iespējas un sapratne, kā novērst klimata pārmaiņas. Taču mēs esam arī pēdējā paudze, kurai tas ir iespējams izdarīt. Karš Ukrainā izgaismoja to, ka mēs neesam pildījuši godīgi mājas darbus. To, ko progresīvie vairāk kārt uzsvēra, iegūdam energoefektivitātei, mazinam atkarību no fosīliem energoresursiem. Tas ļoti smagi iesit pa mājsaimniecību budžetu. Latvijas mājsaimniecības jau tā maksā par energo pakalpojumiem lielāku summu nekā vidēji Eiropā. Latvijas iedzīvotājs saskarās ar šīm grūtībām nomaksāt enerģijas pakalpojumus, un tāpat laikā katrs iedzīvotājs piekritīs, ka enerģētika Latvijā ir pamatvajadzība. Ik viens ir pelnījis dzīvot siltā un adekvātā mājoklī. Tādēļ mēs, strādājot kopā Zaļo partiju grupā Eiropas parlamentā, strādāsim pie tā, lai notiktu straujāka pāreja uz atjaunīgo energoresursu sektora attīstību, lai tiktu veicināta energoefektivitāte, un taču arī ļoti svarīgi tiktu arī adekvāts atbalsts sociāli neaizsargātajām grupām. Klimata pārmaiņas ir jārisina, taču ja kāds man mēģinās pastāstīt, ka tas ir jādara nocērtot vecus mežus, es teikšu, lai tas iet bekot. Lai tas iet ogot, lai tas iet sēņot, lai tas iet vērot putnus. Mēs iestāsimies par dabas vērtību saglabāšanu. Un es ticu, ka progresīvie spēs atgūt ticību un pārliecību kopīgai Eiropas nākotnei, zaļā, drošā un labklājīgā Latvijā. Paldies!